Tā, šukra mithunas zīmē. Jā, tātad tā ir priekš Veneras draudzīga zīme, un tā kā tā ir komunikācijas zīme, jā, tad tiek uzskatīts, ka šie cilvēki gūst prieku un baudu tieši caur sarunām, caur priekiem, caur izglītību, jā, caur seksuālajām attiecībām. Un parasti šiem cilvēkiem ir talanti kaut kādā mākslas jomā, ir ļoti komunikabli un draudzīgi attiecībā ar citiem. Patīk flirtēt, jā, tātad šeit komunikācija un Venēra. Tas ir Merkūra zīme plus Venēra, tātad bez flirta šeit nekādīgi nevar iztikt, jā, un tiek uzskatīti ļoti daudzi teksti arī min to, kad neskatoties, teiksim, nevis, ka neskatoties, bet tā kā cilvēks ir ļoti zinātkārs, jā, un tā kā, jā, tad viņš ir tendence tā kā uz labas izglītības iegūšanu, kad viņš meklē arī atbildes uz jautājumiem, tātad ir arī reliģijos un patiesībā bieži vien ir tā, ka cilvēks tā kā ir uzticīgs vienas reliģijas virzienam, ja tā varētu teikt. Nē, bet tas, kā jau es vienmēr saku, vienmēr tikai uz vienu rādītāju nekad nevar skatīties.